Sveiks, Eivaldi! Prieks tevi nesāt! Jā, tā. Šodien mums ir detaļa, kuru mēs plānojam rūpīgi sagatavot krāsošanai un pēc tam arī kvalitatīvi nokrāsot. Pilnīgi pareizi. Pirms tam mums jānovērš daži defekti, jo pagaidām durvis izskatās diezgan pieklājīgi. Rādi, kā mēs darām, viens no defektiem. Mums ir vairāki, viena bedrīte, viens dziļāks bojājums un vēl viens lielāks. Opa, mums ir vēl tāds vieglāks krāpējums blakus. Kas tālāk, tad sākam procesu? Kāds ir nākamais solis? Vienkārši nedaudz noslīpēt, uzšpaktelēt un izlīdzināt šos defektus. Kāds ir pirmais instruments vai produkts? Pirmais instruments ir slīpmašīna ar uzliktu 240 graudainību. Ar graudainības papīru, jā. Ar šo papīru mēģinam apstrādāt mūsu bojājumu. Mums pilnībā jāapstrādā bojājumi, lai tie vairs nebūtu redzami. Jā, tādā veidā tiek izlīdzinātas asās malas, cik saprotu, lai špakteli klātos vienmērīgi un nebūtu redzamas pašas krāsas pārējas. Un, lai špaktele labi pieķertos, virsmā jābūt nedaudz noslīpētai. Turklāt mēs špaktelēsim ne tikai pašas bedrītes, bet arī plašāku laukumu, lai izlīdzinātu virsmu. Jā, bet šis jau ir 240 raupjuma papīrs. Tas ir tieši pirms pašas špaktelēšanas galīgais papīrs, vai ne? Labi, tad tagad, cik saprotu, mēs pārsteigsim. Taukainais, tāpēc, lai būtu labāk saķer ar virsmu. Tas nozīmē, ka tiek notīrīts ne tikai putekļu, bet arī visi tauki, kas varētu būt palikuši no rokām. Tātad, sākot strādāt ar ķīmiskām vielām, ieteicams uzvilkt aizsarglīdzekļus, cimdiņus, kurus arī atradīsiet mūsu veikalā Svidi salvē. Jūties kā mājās, jūti mūsu. Saku, visu saproti. Kas tad ir tas sarkanais nieciņš citi? Tas ir cietinātājs. Cietinātājs ir domāts tam, lai špakteli sacietētu. Protams, cik tavuprāt vajadzētu pievienot cietinātāja? Kādu procentu? Jā, es vienmēr tā daru pēc sajūtām uz aci lieku. Tā nu caur to. Garo tūbiņu arī spiežu. Visu uz aci, bet procentuāli varētu būt kādi 10. Nē, 10 būtu par daudz. Baik no 2 līdz 3%, ne vairāk. No 2 līdz 3. Bet tādas precīzas normas, cik tieši likt, jau nav. Katram pašam kaut kāds tanāk. Aha, parasti mums tam nav ne laika, ne iespēju, tāpēc vienkārši liekam, cik dod, vai ne? Ir tie 3%, liekam un viss. Vienkāršiem vārdiem sakot, parastam cilvēkam paskaidrot, cik uzlika, tik arī vajag uzlikt. Apmēram tikpat, nepārāk daudz. Bet ja būtu 2 reiz vairāk špaketels, tad arī vajadzētu 2 reiz ilgāk. Parasti izmanto formu uzklāšanai, kredīta atslēgas formu, H formu, un ar to vajadzētu pietikt. Bet, kā jau saku, mēs krāsotāji to daram pēc izjūtas. Vienkārši zinām, cik daudz jāliek, jā. Tas ir atkarīgs no cietinātāja daudzuma, vai špaktels sakritīs vai nē. Viena no svarīgākajām lietām. Špaktele ir daudz sastāvdaļu, un tā kā cietinātājā ir peroksīds, ja tā būs par daudz, laika gaitā peroksīds var iznākt virspusē, un tā vieta, kur špaktelēts, var kļūt balta, pat izbalēt vai mainīt krāsu. Tāpēc ir svarīgi nepārcensties un arī nelikt par maz. Zinu, ka daudzi cilvēki pieļauj kļūdu. Ziemā liek vairāk, domājot, ka tā špaktele ātrāk nožūs, bet tā nav. Ziemā vai vasarā nemaisiet vairāk par 2 līdz 3%. Nelieciet vairāk, jo tikai sagādāsiet sev liekas problēmas. Šis balss. Šo špakteli nevar uzklāt uz sveķiem tieši pirms pēdējās uzklāšanas. Ļaujiet tai sacietēt, līdz... Kamēr tas nenocietinās, mēs kļūsim par vēl vienu karkālu. Otrā reize noteikti būs vēl gardāk un patīkamāk, tāpēc atkārtosim šo procesu 2 vai pat 3 reizes, līdz mēs iegūsim pilnīgu un vēlamo nelīdzenumu. Tas ietekmē arī vēlāks špakteles uzklāšanas kvalitāti, jo, ja es uzreiz, piemēram, uzklāšu ideāli, gaidīšu līdz nožūs, un tad sākšu to slīpēt un gruntēt, kas tad mainās, ja to dara vairākās reizēs? Ja špakteli uzklāj vairākās kārtās, tad, ja uzklās pārāk daudz, izveidosies tāda kā paugus, kuru pēc tam būs grūti noslīpēt. Mēģinot to izlīdzināt, apgaismojot no visām pusēm, vispār jau tas dod savu efektu, vai ne? Tātad, uzklājot pa mazam, mēs varam vienmērīgāk izlīdzināt. Tas ir viens.
Otrs, ja uzklāj pārāk biezu kārtu, protams, virspuse apžūs, bet apakša vēl nebūs paspējusi nožūt, vai ne, un pēc kāda laika viss nosēdīsies. Tāpēc šajā gadījumā ieteicams špakteli klāt vairākos posmos. Sākumā varbūt aizpildīt bedrītes, bet vēlāk pārklāt vēl un vēl. Un kā tev tagad patīk tas jaunais BBC vai špakteļmasas maisījums? Kā tu to parasti uzklāji? Tas viegli sajaucās. Visi kārtībā, šī ir universāla aptība. Smaržo lītīni. Smaži tādi, kā viņam būtu beigsies nīņi. Špaktēlu viņa. Visi špakteli, un var redzēt, ka tā cepas ļoti vienmērīgi, neatstājot tās augtos caurumus. Tāpēc ar to ir viegli strādāt. Un kā sanāca tas jaunais, redzu, ka lieliski saplūst, krēmīgā konsistence ir ļoti laba, atgādina sviestu, poras nevar redzēt, krāsa tāda sviestaina, apetīte nāk, un tagad jau 25 minūtes žūst, varbūt man kaut ko vajag, kaut ko tieši piemērotu, un lūdzu pusdienojiet. Ļaujiet tai nožūt 25 minūtes, un pēc tam uzklājiet otro kārtu, un drīz turpiniet darbu. Otrā paudze tiek novērota nedaudz plašāk, jo jums viss ir jāpielieto. Un kā tu jūti to spiedienu, jā, no sajūtas, vai tu to mazliet atlaidi, vai tu mazliet spiedi, vai nē? Grūti, jā. Skatītājiem tiešām ir grūti izskaidrot pašu šo roku darbu procesu. Galvenais ir atstāt špakteli uz virsmas, bet ne pārāk daudz un arī ne pārāk stipri spiest, lai to nenotīrītu pārāk daudz, bet malās jau mazliet vairāk piespiežam. Kā jums ar to? Labi, no tiem starpām. Pēc tam es pateikšu. Labs. Viss tiek pārraidīts efekta ceļā. Nu tad pasakiet man atklāti, kas te notiek. Es iztaisīju caurumus tur, kur tiem nevajadzētu būt. Es zāles noliku malā, jo tās ir patiešām ļoti garšīgas, un es tās vairāk šādi paturētu pie sevis, lai izbaudītu to garšu, un visu laiku noņēmu no korekcijām, lai tās būtu tieši tur, kur tās jālabo, un lai viss būtu pareizi. Šādi es varētu rīkoties vēlreiz, ja būtu nepieciešams, jo man patīk šis process. Tas sakārtojas gala eksāmenam, piemēram tagad. Tie bija 3 sitieri. Ārparaugi. Gaidot, ja jums ir žāvēšanas kamera vai ievad ledus lampu, var žāvēt. Droši vien, pēc minūtes būs 3, tagad gaidīsim vismaz 25 minūtes. Tātad 180 grādu smilšpapīrs. Tātad Sāksim ar to, ka agrāk senos laikos uzpūta melnu baloniņu, lai redzētu virsmu svinot, kā to pareizi apgaismot. Tagad mums ir pūderis, tas ir smalki samals grafīts, vai ne? Tātad mēs uzklājam to milimetra biezumā, lai redzētu, ko bērni noslīpē. Ieslēgt. neklausījies. Visi. Izglītība ir atgriezušies. Redz, tas ir ļoti spilgts un labi redzams fonā. Tas gan nav gluži tās pats kā iepriekšējās, bet tomēr var redzēt dažas sīkas interesantas lietiņas, jo mēs apgaismojam sevi tik ilgi, cik vien iespējams, kamēr cenšamies nepārsniegt jūsu noteiktās robežas. Šis process prasa pacietību un uzmanību, lai viss būtu droši un ērti. Ļoti pareizi. Vai tas ir caur Mr. Surface? Roland, jā, tā patiešām ir grūtība, un es pilnībā piekrītu, ka tas var būt izaicinājums. Grūtība šajā procesā nebija jūtams, jo šīs ir tās zāles, pie kurām es ilgstoši un rūpīgi strādāju uz īpaša gulbi papīra. Ir pilnīgi normāli, ka pirmais posms vienmēr ir grūtāks, jo rakstīšana šajā etapā notiek uz rokas nulles, kas prasa lielāku piepūli un uzmanību. Tiešām jāpastrādā ar rokām. To pašu procesu atkārtojam ar pūderi, lai atkal redzētu, ko mēs pulējam un kā tas tiek nopulēts. Un smalcinam papīru. Un smalcina papīru, kā jau teicu, nepārējot pāri 100 soļiem, šajā gadījumā ar 240.
Tu domā, nepārsniegt vairāk par 100? Abrazīvs. 400, kas tas ir? Liels solis. Ka mēs beržam, mēs vairs neredzam nevienu no mums. Es nekad iepriekš nelietoju pulveri, bet tagad es patiešām redzu, cik ļoti tas man palīdz ikdienā. Es biju pārsteigts, cik efektīvs tas ir, un tagad es to izmantoju regulāri. Jā. Tu zini, ka neesi viens, un tev vienmēr ir kāds, uz kuru vari paļauties. Un tad izglītībā ir konsekvence, jo dažreiz sāc domāt, ka vairāk esi vienā virzienā un mazāk otrā, un to ir grūti sajust. Uz virsmu sudā. Tengst. Roku darbs. Abi pirmie izglītības posmi tik un tā ir mūsu rokās, Rokām, ja vēlamies kvalitāti. mobilajām rokām. Nākamais posms. Papudze ir smardzēts. Burts F, kas šajā gadījumā apzīmē burtu F un skaitlis 326, kas ir skaitlis, kas sastāv no 326. Tātad kopā tas ir F 326. Mēs uzliekam, un mums ir jāizslēdz ne tikai šeit, bet arī visi apkārtējie. Lai salīdzinātu režīmus šādā veidā, šeit ir 320. Es to tūlīt noverzīšu, un, kad būšu pabeidzis, centīšos kviešu laukumu padarīt par gruntētu. Nu? Nākamā lieta, ko mēs darām visu laiku, protams, ir spridzināšana. Un es paskatos apkārt, lai redzētu, vai ir palikušas kādas mūsu izglītības pazīmes. Ka šīs mazās cūkas aste šajā stāstā piepildīs zemi. Vai mēs nevarētu vienkārši rūpīgi iziet cauri šiem, lai tie nepaliktu? Tātad mums bija 182, 240 un 320 spīduma soļi, kas tika veikti guļu stāvoklī. Lai gan šeit ir tauki un nav, bet tas vienkārši labāk iztīra putekļus un atvers virsma. Piekarinām un varam gruntēt, garantējam. Kāpēc grunts ir melna? Es parasti redzu to gaiša. Ir 3 krāsas – melna, balta, visbiežāk ir pelēka. Krāsas ir vajadzīgas tāpēc, lai pēc krāsojuma krāsu. Ja mums ir tumša krāsa, izmantosim tumšāko grunti, ja balta mašīna, izmantosiet balto grunti, lai būtu labāka pārklāšanās. Tas nozīmē, ka, krāsojot baltu mašīnu uz melnas grunts, mums būs 2 reizes vairāk jāuzklāj krāsa, lai nosektu to melnumu. Bet Mēs visi tā patiesībā darām. labāk ir izvēlēties krāsu atbilstošu automašīnas krāsai. Tāpēc Bokasa piedāvā mums melnu, balti grūts. Tāpat, ja nopulēs viņa tumšo automašīnu līdz pamatiem, skrāpējums nebūs tik pamanāms. Mēs pievienojam 400, kas nozīmē, ka sākotnējiem skaitlim tiek pieskaitīti vēl 400. Šī darbība palielina kopējo vērtību tieši pa 400, un rezultātā mēs iegūstam jaunu skaitli, kas ir lielāks par sākotnējo. 400, ko mēs izdarījām līdz 400, tad turpinājām, bet ar grunti. Ja caur zemi un pozitīvs viss Hašems saskaņā ar Imsims mašīnai ļoti 100-500, un viņš to dara Labi, vienkārši. vesela pankūta. Jo mums vissvarīgākā ir vieta, kas tika izpakota, neatkarīgi no tā, vai salīdzināt vai nē. Bet, ja mēs nokrāsosim visas durvis, mums vajadzēs visu. Svinēt Un šis ir tā vieta, kas atrodas nedaudz tālākais tās. vietā labi pieādu. Tas būtu vienādi. Tā tas ir vienādi. Vai tā tiešām ir filma? Mums ir tā sauktā lietuviešu rulete, bet es to joprojām šeit varu bieži mainīt, pat ja es to daru. Ne jau tā, ka tas nebūtu jādara. Jā, Bersts šrādi. ka? Ak, Šis uz sāniem, šit, mēs vienkārši skaidri pāri. kā... Sāk. Tā ir vēl vienkāršāk, un es to vēlos, un šeit es to varu izdarīt. Bet, kā redzat, lidmašīna nepielāgojās. Tai tas ir jādara.
Pēc katram tvertnim, kā mēs jau runājām iepriekš, mums ir plakne, kas mums ir šādā veidā, no kuras mēs esam. Varbūt, bet Mēs varam tikpat viegli faktiski paņemt un aizstāt. ielāgojas virsmai šarā. Iespējams tad. Un izmēģiniet to statiku. Aha, daudz vieglāk pielāgojas. Tieši tāpat kā šajā vietā, pēc kā jūs liecat, tur ir labāk slīpēt. Kā mana veiksme, virziens labs, citādi šķēsām. Jo tā es varu izveidot bedri, vai ne? Var braukt, kas tajā vietā mums ir. Nu, viņš bija... jā. Jā. Viss teorētiski. Teorētiski visu varam bērnam. Rakstām mašīna. Rakstām mašīna. Un kāda veida papīrs? 500. 500, bet šeit visas garantijas ir atceltas. Tur plīs. Ne pirmais ar stabilu 2. Un katru reizi, kad sasniedzat izglītības līmeni, jūs personīgi izmantojat lietot papīru, un tas kļūst ar vienu jauns. Kā gan es jums jebkad parādīšu jaunā radīšanu, vecā radīšanu? Jo arī es varu, ko es zinu, dažreiz tas 400 papīrs, kad ir nodilis, varbūt kā 500, un dažreiz tā arī sanāk, ja vajag smalkāku papīru, vai ne? Vai arī, ja vienu pret otru sabērze, var kļūt smalkāks. Jā, galvenais, ja tas ir mazliet lietots, protams, taupām. Noliekam malā, vēlāk izmantojam. Protams, daudzi, kas strādā servisā, vienkārši izmet tos, jo, Valsts iestādēs. Jā, Valsts iestādēs. taupa, jo tas maksā naudu. Jā, protams, tas ir saprotams. Jo šeit ir laka vai grunts, es ar grunti ļoti uzmanīgi un rūpīgi iziet ar 500, ņemu ļuk šo te. Sistēmās. Cīņas ne tikai šeit, bet arī pagātnē, kā arī šeit, jo ar ļoti maigu, uzmanīgu un precīzu lemķi var viegli, bez īpašas piepūles un arī pinkaini sarežģīti detalizēt visu detaļtiems daļas. Tu to nedabūsi, jo katra detaļa ir svarīga un tikai ar rūpīgu pieeju, uzmanību un pacietīgi var panākt vēlamo rezultātu. Šī pieeja prasa laiku, uzmanību un rūpību, lai viss izdotos tieši tā, kā nepieciešams. Vai tas ir labākais vai nē? Wow! Tā būs nāk. Nē. Ai. Labi, ja nē. Zinātne angļu valoda. Ar citas detaļas palīdzību. Jā, patiesībā, tāpat kā ar buldozeru, vispirms ir jānoķer putekļi, tos noķer pulēšanai, tas ir tāpats. Tad viņš apgriezās uz tīrajiem sāmiem. Un tagad jūs varat vilkt nedaudz drosmīgāk. Bet tev jābūt ļoti uzmanīgam ar taukiem, jo mēs jau tuvojamies krāsošanai, un jo tuvāk krāsošanai, jo prestižāk viss kļūst. Viss kļūst smalkāks, smilšpapīrs kļūst smalkāks, putekļiem un satraukumam ir jāpazūd, vai ne? Un es jūtu, ka pat vajadzētu paņemt jaunu lupatiņu. Neriskēsim. Jēga tāda, ka jo labāk mēs to sagatavosim, jo vairāk vīlušies to sauksim, jo vairāk tas būs pietūks, jo mazāk putekļi mums būs krāsojot, jo vairāk mums būs gala rezultātā. Gluda, skaista dvosla. Vārds, ko viņš sauc par tvaiku, nav īpaši tvaikīgs, tev patīk attaukošana, tāpēc viņš ir tik drosmīgs, ka dotos dejām. Nedzeriet, nelietojiet tādas lietas, un jaunieši nesmažojiet benzīnu.
Sagatavošanās ir vairāk nekā puse no uzvaras. Ko man vajadzētu krāsot? Ir šiks un vispārējais. Kas notiek, ja es labi nesagatavojos? Labi. Kādu veidu krāsums vajadzētu izmantot? Droši vien ir tumša krāsa, jo uz tās bija melna gruntskrāsa. Nu, un jums, un šeit tas ir, un parāda, ko un cik daudz tagad ieliet, un ar 120 un 121 Tas viens, rāda pulkstenis dizeldesmit. cik daudz ieliet. Būs vairāki upuri. Piemēram, es vairs nevaru piecelties. Man ir jāizraisa liels posts. Kompas tev jau visi pasaka priekšā, vai ne? Ar acīm vien daudz ko nedari. Vai arī nevari paveikt tik daudz, kā varētu šķīst. Es atbildu šo. Attaukošanas pēdējie pieskāriem. Šeit ir vaska salveti, piemēram, šie putekļi, atkritumi, visādi trokšņi, tie salvešu pārpalikumi. Absorbē. Tikai Rīga. Rīga Reolijus ir vēl interesantāks, daudz interesantāks. Rimba Bunu, tikai viņš ir ātrāk, daudz ātrāk. Viņš patiešām ir ļoti ātrs, un tas ir pārsteidzoši, cik ātri viņš var būt, salīdzinot ar citiem. Un vēl tāds tehnisks jautājums. Esmu redzējis, ka daudzi sāk ar malām, tad vidu, bet tu dari vidu un beigās malas. Vai ir kāda atšķirība? Viss ir jādara uz mitras vietas. Noteikti nedrīkst pūst no malām, un arī nekādā godījumā kaisīt uz sausa. Putekļi. Smalkie vēl var arī mainīt krāsu un visu pārējo, tāpēc mēs vispirms klājam pamatu. Nekas nekustas uz sāniem, un viss, kas krīt, krīt no loksnes un skaisti izlīdzinās. Lai gan vispirms klājam uz mitri, un tikpat daudz vēl pielabojam visu. Labs skaidrojums, pareizi. Vogos imsts ar 3 saņēmējiem ar laku. Standarta lata. Nekas sarežģīts, uzklājiet 2 kārtās, starp kārtām nogaidiet 5 līdz 10 minūtes, žāvējiet 30 līdz 60 grādu temperatūrā 30 minūtes. Upe ir vientuļa. Vienkārši. Viņš! Svarīgākais ar laku ir to labi samaisīt. Daudz pieļauj kļūdu, ielej laku un cietinātāju, mazliet sakrata, sapurina un uzreiz sāk lakot. Dāmas un kungi, un apelsīna mīziņa, ko es tikko šeit pagatavoju, ir pārāk sausa, ja to ieslēcat un apelsīns vai... Vai struktūra? Mēs varam sināt mūsu polarizatora attālumu reizinājumu. Turpinās kļūt mazāks. No tuvākas distances izskatās, ka mēs ieliesim vairāk, lai izveidot lielāku to oficiālo tēva daļu. Tagad lūk, apelsīna mīziņa vēl kaut kā var izlabot pušot, vai tā jau ir pārklāta? Dažās vietās to var redzēt, šeit tā vēl mazliet izstiepsies. Bet teorētiski, ko mēs redzam, to arī iegūsim. Tāpēc vienmēr kērzi ir jābūt tā sauktajai pat apelsīna mizai. Izliet ideālu glūtu tīklu. Tas, protams, vienmēr ir iespējams, bet šeit... Izskatās skaistāk nekā šeit mājās. Jo šeit bija gruntēts, vai ne? Bet, kā jau teicu, to var redzēt šajā vietā. Kamerā. Mēs dosimies prom no šejienes pēc tam. Skaists sanācis. Te jau iepriekš bija skaidrs, ka durvīs kaut kāds defekts, te pat nespīdējām, te nesmidzinājām klāvu, te jau tika veikti citi eksperimenti. Mūsējā bija zona, te galvenā. Jauki! Neviens. Ārējas laikā nav redzamas bērzas pazīmes. Šķiet... Laka ir spīdinīta. Lēnām netika panākta vienošanās par telpām. Tas būs ļoti forši. Tas nostiprina laku. Tomēr kā jūs vērtēt laku? Aņa, Ir iespējams strādāt ļoti cītīgi. Ļaujiet tai nožot. Ko mēs šeit ieguvām? Skaties, tava nagu laka lieliski piestāvēja šim darbam. Viņa. Bet tiešām, kā tu teici, faktūra pati par sevi saspringst, tieši tāda kā ķerza.
Cits apgaismojums kamerā. Mēs visi redzam ļoti skaidri. Pie šāda apgaismojuma viss izskatās īpaši skaisti. Tāpēc arī saku, kerza struktūra. Un šo pārklājumu mēs paši varam pielāgot. Šajā gadījumā mums šķiet, ka viss ir tiešām ļoti labi. Gan uz melnas krāsas, gan uz citām krāsām. Vēlreiz paldies no mums, mūsu kolēģis, varbūt arī mūsu cienījamie cimdu viesi un lakas. Mēs ļoti novērtējam jūsu klātbūtni. Jauki! Paldies! Tātad, kā jūs kā tehnoloģijas speciālists pats vērtējat darbu? Tā kā pats to darīja, nevar kritizēt. Visi kārtībā, jūs paši redzat, laka spīd, un bedres pats galvenais defekti mums ir pazuduši. Tie aizmugurē mums garantē milimetris kājas sasniedz, viss izskatās labi un skaisti. Cik tirgo izmaksātu šādu durvju pārkrāsošanu, ko mēs šodien izdarījām, cik nopelnījām? Bet tā ir slidentēna. Neslīd, paskaties zem kājām. Kauņa, nevis kauņa standarti, sēms 200. No 150 līdz 250 tas būtu atkarīgs no abiem iesaistītiem cilvēkiem, jo situācija var būt dažāda, un tas ir atkarīgs no konkrētajiem apstātiem. Kaut kur ap 100, ne? Kā tev šķiet eiro, cik tas ar eļļu? Šeit ir grūti tagad aprēķināt, tas vēl iznāks. Aptuveni. 20-30 eiro. 20-30 ar slīpēšanas papīriem droši vien. Ar visādiem attaukošanas līdzekļiem. Jā, tieši to. Ļoti patika, paldies par nodarbībām un padomiem. Un jūs, skatītāji, ja patika saturs, spiežam laiku, komentējam un atbalstām Amatu Lietuvā, kā arī sekojam C Vidinis un Color Master sociālajos tīklos Instagramā un Facebookā. Jau ir vai ne, tev ir Facebook lapa? Redzēsim. Jūs tādi vecmodīgi vēl sēžat Facebookā. Tiksimies bokseru profesionāla līnijas prezentācijā un testēšanā. Paldies, ka skatījāties! Cepuri varu paturēt!